tagad 3. 3 kaut Nu jā, bet tas arī paceļ to galdu augšāk, ir mugurē. Vieglāk. Nu jā. Par tiem augstumiem, starp citu, es arī gribētu tev pajautāt, bet to tad pēc brīža arī izdarīšu, ja? Labi. 9.44 Rastropoviču. Nekas nav tā kā jābūt, neko vairs nevar dabūt. Sen visas zelta zivis peld, peld akvārija. Akvārija. Bet tikmēr sārtiem ziediem kaktus iet, aizlogam manā istabā. Tam ir vienalga, kur un kāpēc tas iet. Bet tikmēr sārtiem stariem saulē iet, aizlogam manā istabā. Tā ir vienalga, kam un kāpēc viņa iet. Viņa iet. Nekas nav tā kā gribas, un bail no bezcerības, tās pašas vecās sejas un bezizējas. Bezizējas. Bet tikmēr sārtiem ziediem kaktus zied, aizlogam manā istabā. Tam ir vienalga, kur un kāpēc tas iet. Bet tikmēr sārtiem stariem saulē iet, Gaida runāju. tā ir vienalga, kā Sapakšana. kāpēc. Tā ir vienalga, kā Es nav zadrūšanās mūdzies. tā ir vienalga, kam un kāpēc viņa iet. Viņa iet. 9.47. Anša pavasara klātbūtne varētu liecināt, ka mums varbūt Ziemassvētku dziesmu tomēr izdosies dzirdēt raidījumā, bet ja nē, turpinām sarunu Mārtiņas. Nu, vajadzētu jau it kā. Par citu par tiem augstumiem runājot, tā ir atkal tāda dikti smalka padarīšana. Es pat esmu lasījis, ka vispār jau, tur tā kā vajadzētu cilvēkam sākt tiešām tādu savu augumu, garumu zināšanām vai nekādiem mērījumiem, un ideāli, teiksim, tie augstumi dažādiem darbiem ir patiesībā arī ļoti dažādi. Jo vieni kaut kādi darbi, kas prasa tev, teiksim, atrasties tādā saliektu alkoņu pozīcijā, teiksim, ar augstumu, tad ir kaut kādi tādi, kur, tiešām, kur tu no vīras puses, tā kā gatvies iztaisnotām rokām stāvot. Kāds vispār tev ir tas, Tu ar dēlīšiem pieregulēši. Tas ir pametiks aplāk. Viņš īstenībā pieregulē, bet, nu jā, tad ir atkarīgs no tā, ko tu dari. Jā. Tā, ja tu mizo kartupeļus, tev ir atnākuši būs draugi, jātais rosols, tad varbūt sēdēt uz beņķīša. Otru beņķīša. Viet līdz. Jā, silsabainī. Vai ārā, kad putniņi čivin. Jā. Tādā veidā. Bet tas, gatavošanas augstums ir tāds, tā ir piecelšanas. Jā, piecelies, jā. Viņam ir jābūt nabā. Nabas tāda. Tā, lai tev nav jāliec. Ja tu vari, tad saliekās alkoņus, plus mīnus. Tā arī ir. Jā. Paklāpēt, tas ir diezgan augsts. Man liekas, reti, kur ir. Reti, kur ir, jā. Un parasti cilvēki vienmēr uz tām līkām mugurām. Jā. Un tad visi gaužās, kad tur ārpats kā esam norosījies. Jā. Tas baigi. Kāds ir iesa, neko negribās vairāk. Un pavāriem visiem ir gandrīz vai tā profesionālā kaita, ka mugura ir čupā. Protams, kājas ir čupā arī, bet tā mugura baigi. Tas tā baigā feature. Draugi, šito vajag ņemt vērā. Tā, mums ir tāds pusprofesionālais jautājums. Piestiņa, vai ne? Arī tāda smalka lieta, kur vajag kaut ko sagrūst, sapiestot kopā. Nezinu, zaļumiņi, ķiplociņi, nezinu, kaut kas tāds. Jā, ļoti labi štēl. Tas ir primitīvais blenders, kas mums ir uz elektrību vai primitīvās kafijas zirnaviņas, kur parasti arī cilvēki kaut ko tur samaļ. Jā, kaut kāds. Jā, tā piestiņa. Es iesaku, jo tur tu vari pirmkārt noteikti ļoti labi to malu pakāpi. Jā, tu pats tas tā kā dzirnakmeņi, tā ir pat jau tā pīča, vai ne? Jā.
Kur tu esi redzējis šito? Nu, Latvijā viņš pārsvarā var redzēt aptieku reklāmās. Bet es atvedu no Vācijas. Reklāmas rekvizītu iztirgošana, tad ir kaut kā jāmetās, vai ne? Uz outleta. Es no Vācijas atvedu, bet viņas var dabūt indiešu uteņu veikalos, ķīniešu uteņu veikalos. Nu jā, Latvijā es nezinu, ja tur kaut kāds te varētu pazvanīt, ja kāds pazvan, būtu baigi krūt. Un tad, nu, lai visi zina, kur var dabūt. Bet atkal, teiksim, no akmens pret koku, piemēram, tur ir kaut kāda, Nu, koks jau ir tas, kas uztver, lietas tomēr. Un tīrīšanas līdzeklis labākais citronīņš vai etikīts. Nu, lai noņemtu to smaciņu, kas tomēr tikām produktam, jebkuram dzīvam produktam ir obligāti. Nu jā, bet akmens ir tas, kas, neuztver tās lietas. Un man tur granīti, es nezinu, kā tur tie akmeni sadalās. Bet, jā, viņš neuztver tās. Man tās piestas nekad nesmirst. Viņa nav, es viņu ar ūdeni izturīšu. Tev ir akmens, jā? Man ir akmens, jā. Ļoti smaga. Dabūju pārmaksāt par pagājušu. Labi, vēl jautājums par palīga līdzekļiem virtuvē. Šmikšerīši. Sievas māte. Elektriskā. Nē, teiksim, tas ir tiešām mikseri, blenderi, tās lietas, kas arī, cilvēkiem tā kārojas, un tad liekas, ka viņi jauks smalcinās un kaut kā. Nē, var jau visu sapirkt, tikai viss tas par neizmetiet kastes, jau būs jānes pēc tam uz garažu. Jā, bet kas ir racionāli? Ko racionāli? Kafijas dzirnaviņas, vai ne? Kafijas dzirnaviņas, jā, bet tur, teiksim, ja tev ir piesti, tu tās kafijas dzirnaviņas nevajag. Teiksim, mums beidzās kafijas samaltā, tagad bija tur džeki atnākuši ciemās, tur pupiņus sadāvināja. Mēs tajā piestā tās pupiņus tik uztaisa tādu rūpjāku vēl mazliet, baigi labāk kafijas sanāca. Bet, ja tev ir piesti, tev nevajag kafijas dzirnaviņas, ja tev ir, teiksim, krūzes blenders, kas ir blenders, latviski? Jaucējs. Jaucinātājs. Jaucinātājs. Jā, tad tev ir rokas, tāds tā kā rokas, un tad ir krūzes. Ar vienu pietiek. Ja tur nav arī vajag navarot, jo var arī saldējumu kokteili uztaisīt ar rokas. Ja krūzē tev kā un un tad ir putotājs. Pūģus satiksmi kavējot daudzās avārijas, jo ievērojams skaits automašīnu jau aprīkotas ar vasaras riepām. Tramvaja satiksmē šorīt bija apturēta arī Maskavas un Prūšu ielas krustojumā, kuras sliedēm bija sadurušies 2 auto. Sniega tīrāmās mašīnas un kaisītāji galvaspilsētas ielās darbojas jau no 3:00 naktī. Policija autovadītājus aicina izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, arī gājējiem jāuzmanās, jo automašīnu bremzēšanas ceļš šādos apstākļos ir krietni garāks. Pagājušajā diennaktī Lubānā izveidojusies 41 cm bieza sniega kārta. Šodien un arī nākamajā naktī snigs vēl visā Latvijā. Rīt snigs tikai dažviet, bet piekdien nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra paaugstināsies no sestdienas, stāsta sinoptiķe Dana Tutina. Visvairāk sniegs sasniegusi tieši Vidzemes augstienā no 28 līdz 41 cm, tiešāk sakot Lubānā mums ir 41 cm un Gaiziņā ir 28 cm. Rīgā savukārt mums ir sniega segas augstums pašlaik tikai 8 cm. Pēc prognozes skatoties, mēs gaidām, ka arī visu turpmāko dienu un arī nakts pirmajā pusē nokrišņu sniegu veidā mums saglabāsies un līdz ar to sniega saga vēl pieaugs par 10-15 cm. Ārzemēs Irākas dienvidu lielākajā pilsētā pat 24 m/sekundē brāzmās. Gaisa temperatūra šodien Rīgā 0, -2 grādi un laika tips 3. nelabvēlīgs. Marts. Latvija. Tukšas ielas, tukši krogi, pagalmi un logi, tukšas gultas, tukšas bodes. Kas notiek? Kur visi cilvēki? Lielajā visi runā. Koncertu atbalsta Merks, dziesmu svētku lieldraugi, Latvijas Krājbanka, Aldaris un Latvijas mobilais telefons. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Nāra vai sieviete? Ne cilvēks, ne gars. Īstenība vai šķietamība? Antonīna Dvoržāka Nāra, Latvijas nacionāla.